Ik viens no mums ir izmēģinājis visdažādākos ceļošanas veidus. Lidmašīna, automašīna, velospēds, tie visi ir piemēroti rīki, lai nokļūtu kādā skaistā vietā. Taču, lai kādu ceļojumu mēs izvēlētos, mēs vienmēr gribam ieraudzīt skaistākās vietas. Tas nozīmē nokļūt vis tālāk, tomēr gribam arī saglabāt to savu ierasto mājas komfortu. Klausies, man ir pilnīgi pārliecība, ka šāds te kemperis vajadzētu, tirgojot džipu, obligāti jau piedāvāt komplektā. Ja tu izvēlējies džipu, uzliec viņam nopietnas riepas virsū, tas nozīmē skaidrs, ka tu dosies kaut kur iekšā, vai ne? Viennozīmīgi. Šis ir variants, ar ko var doties diezgan labos, dziļos brauceļos, jo klīrens ir 31 cm, kas ļauj iebraukt jebkurā pļavā. Būvēts, projektēts pēc vecām tradīcijām, kas ir tā forma, teardrop, bet izvēlēti labi materiāli, mūsdienīgi un paredzēts Skandināvijas skarbajai videi. Gribu teikt, arī augstā laika apstākļos, tas ir rudens un agrie pavasari, kad mēs jau sākam ceļot, arī ar viņu var lietot, jā? Jā. Ražotājs noteicis kā to komforta slieksni, -21 grādu. Bet tā kā viss cauri ir sandviču materiāls un viņš ir nosiltināts, jebkuros laikapstākļos ir iespējams ceļot. Var iebūvēt papildus autonomo apsildi, tad tu esi absolūti brīvs. Man gribētos raksturot šo te traileri kā tādu mazliet kā Lego, vai ne? Jā, ka mēs viņam, tad, ko mēs varam aprīkot? Mēs varam aprīkot vēl ar papildus jumta telti, jā? Jā, jumta telts visdažādākās iespējas, jo kempers nāk aprīkots jau ar šo te platformu, uz kuras jūs varat izvēlēties, kādu jūs tiešām vēlaties. Un tas nozīmē, ka tas ir jau ģimenes pasākums. Jo, redz, es normāli braucu džips, un man ir parastā telts uz jumta, jā? Un tas nozīmē, tie ir 2 cilvēki. Jā. Ja gribās 4 braukt, kā parasti gribās braukt, tad šeit ir 2 plus 2, vai ne? Jā. Viennozīmīgi. Ja telti izvēlās arī lielāku, tad, protams, vairāk. Jo telts ir 2-vietīgs, 3-vietīgs un 4-vietīgs. Tai dienā, kopš es iegādājos jumta telti, man sieva katru reizi, kad mēs brauksim. Tāpat kā kemperī, tāpat arī teltī var ceļot ar savu spilvenu segu. Tā nav vajadzīgs obligāti guļamais. Madracīts jau ir iekšā. Madracīts ir iekšā, viss komforts. Tu esi gatavs jebkurā mirklī atvērt un iet gulēt. Parunājam vēl par tādām kaut kādām detaļām, tāpēc, ka visiem jau gribās tās detaļiņas redzēt, kas ir svarīgs tāds. Man jau interesanti lieta, es domāju, ir marķīze. Marķīze ļoti svarīga lieta, jo principā šis kemperis, ar ko viņš varbūt atšķirās no tiem ierastajiem lielajiem, jā? Tur mēs tā kā dzīvojam iekšā, gatavojam iekšā. Šeit jau tā brīvības sajūta, ka tu esi iebraucis daudz tālāk, jā? Un tad tu gribi arī to skatu baudīt, tas nozīmē, tu lielāko daļu laika grib atrasties tomēr ārā. Noliekot galdiņu, krēslus, tu esi pasargāts gan no saules, gan arī varbūt no kāda veldošā vēja, ja ir papildus sastiprinājumi. Un, protams, komplektācijā, tā kā tu teici, Lego, mēs varam pielikt klāt papildus sānus, priekšpusi, izveidot tādu papildus āra telpu, bet tāpat sajūta, kā telpiņa neliela. Skaistākā lieta tur aizmugurē? Jā, virtuve. Tā ir virtuve, kur arī var izveidot tā, ka faktiski man gribot, negribot jāuzturās ārā, vai ne? Tā atšķirības starp varbūt citām veidiem, ka tu vari ārā labi gatavot, bet pašā laikā tu esi pasargāts no kaut kādiem veldošiem vējiem, var arī aiztaisīt ciet, lai nepūš šeit. Tomēr nelīst uz galvas arī. Nelīst uz galvas, protams, tas turpinot Lego stāstu, ir papildus aprīkojumā ir teltis. Vienmēr būs 30 litru ūdens līdzi. Jā. Rokas vienmēr varēs nomazgāt ūdens. Svarīgs moments saimniecēm sevišķi gatavojot. Rokas, traukļus, pārējās lietas. Tas pats leduskaps. Leduskaps barojās arī no kopējā akumulātora, jā? Jā, viss, kas ir apgaismojums, ūdens, leduskapis, tas barojās no akumulātora, kuru savukārt lādē saules panels. Man jau liekas tā koncepcija un filozofija šeit, kad mēs esam ārā, tad ir par visām tām lietām padomāts, jā? Kur mēs varam stāvēt ezera malā un gatavot ēdienu. Ir lieliski būt brīvā dabā, bet tā pašā laikā ar saviem kaut kādiem nezaudēt standartus, nezaudēt savu komfortu. Gulēt un virtuve tev vienmēr līdzi. Es domāju, par gulēšanu tagad jāapstās iekšā, jo dāmām jau sevišķi. Viņi saka, teltī gulēt uz zemes, zirnekļi, bailīgi, ja tas šī gadienā te viss ir tā, mājas līmenī, ja? Ja tā skatāmies, tad varam iet pie tā uzņēmuma saukļa, ceļo, kur vēlies, jūties kā mājās.
Kāds ir garums kopējais? Kopējais garums ir 2 metri un reiz 1,60 m. Absolūti 2 guļamā gulta. Ļoti ērti, jā. Skatos iekšā plauktiņi, kur var jau ceļojumā garākā sakrāmēt savus drēbītes iekšā, jā? Ļoti ietilpīgi, līdz ar to ļoti daudz mantas tiešām var salikt arī tur. Kas ir ar moskītiem? Jo mēs bieži vien gribās paturēt vaļā lodziņu, šķirbiņu, durtiņus, tā mums moskīti daudz ir. Moskīti viss kārtībā. Ar moskītiem ir katrai durvī un lūkai ir vienāds tas komplektācija, tad moskītas iets. Un otrs ir tāds saules sargs, kas ir ar gaisa caurplūsmu. Un šeit ir papildus telpa lietām, kas ir nepieciešams līdzņemšanai. Futbola bumba, plazmas, miršanas ekipējums, jā. Visi bērniem tur samet iekšā, jā. Visas aktivitātēm lietas, pietiekam daudz lietu. Un kas ir vēl papildus, ir vēl viens pieslēguma ports. Šeit ir pieslēdzams vēl viens saules panelis, ko tu izvieto tieši saules pusē. Vēl viena laba lieta, ko es toreiz filmējot izbaudīju, ir šie te stiprinājumi. Jo vienmēr mēs būsim kaut kādā nelīdzenā vietā, vai ne? Ja mēs esam iebraukuši tālu, un tev ir šie te stiprinājumi, kas nostabilizē šo traileru, un arī šie te plasmas palikņi, ja? Kemperim šie te stabilizatori nāk standarta aprīkojumā, jo tas spēja nodrošināt kemperu statiski stāvēšanu. Viņš nešūposies. Šīs ir variants, kas nodrošina labu, stabilu ceļu. Pati šī te kabīne nav platāka pa automašīnu, līdz ar to viņi nesadz arī atpakaļgaitas spoguļus. Arī forma pat ir tāda, kas ir... Forma ir, jā, tas teardrops, kas ir tā gaisa pretestība mazinošs, līdz ar to tas arī noteikti... Protams, kādi litri pienāk klāt, tāpēc, ka ir kaut kāds svars, ko vēl līdzi, bet tas nav dramatiski. Otrs tas, kad arī pat piekaba aprīkota bremzēm, līdz ar to viņa mašīnai seko ļoti komfortabli līdzi un nestumj automobīlu. Tas, ko es izjūtu, braucot ar savu mašīnu, kur ir kā lidojošs ķieģelis, un viņi tāpatās stumj visu gaisu projām, ja? Litrāžā galīgi nebija nekāda. Nebija izmaiņas, jā, un es viņu faktiski nejūtu. Tā brīvības sajūta un tā brīvības garša jau visu laikam uzrunā. Un tas mirklis, ka tu arī bez kāda plāna, nerezervējot īpašu vietu un neesi atkarīgs no laika apstākļiem, tas laikam ir tā atslēga tam, vai tā garša tai brīvdienai. Jā. Jo, tu pats labi zini, kā ir ceļot jebkur, kur tu vēlies, kur acis rāda patiesībā. Jā, tā bija, man liekas, tā viena no 2 lietām svarīgākajām. Viens, kad ar viņu var iebraukt tiešām iekšā tur, kur ar parastu traileri nevarētu iebraukt. Un otrs, ka joprojām tā sajūta, ka es dzīvoju ārā. Jā. Es esmu ārā, man ķeblītis šeit, ugunskurs patās ir, ja? Gatavoju ārā. Un tad, kad ir naktsmieris, kad ir laiks ir gulēt, var iet vai apakšā vai otrajā stāvā. Jā, man laikam visvairāk uzrunā, ka tu ieej tajā savā telpā, bet tur jau tu jūties kā savā guļamistabā. Tur nav šī sajūta, ka tu esi kaut kur ārā vai ka tev ar kaut kādiem kompromisiem jāsadzīvo. Tev ir tavs komforts. Jā, mīļākais palaks, mīļākais spilvens, jā, saiga no mājām. Mazais lēcīts līdzi un visi kārtībā. Iedos nazīt? Jā, noteikti. Nazis. Tev izdevās redzēt to medību raidījumu, kur mēs izmantojām šo kemperi? Jā, protams, es noskatījos. Un tu ievēroji, cik daudz cilvēku bija. Jā. Mēs bijām, ja nemaldos, kā 12 mednieki. Okay. Mēs dzīvojām 3 dienas uz vietas, un šī bija vienīgā virtuve. Tev ir iesmas? Šī bija vienīgā virtuve, kura baroja, kā teikt, visu kompāniju. Ja tā skatās, tad gulēt ir viena lieta, un tas pārsvarā varbūt cilvēku var atrisināt kaut kādā veidā, bet tieši tas sadzīves jautājums, kā sagatavoties kempingam, kā paēst. Es zinu, ka tu ceļo dažādos veidos, kur iekļaujās kempers. Manā pasaulē skaidrs, ka mēs maucam kā džeki, ja? Mēs varam gan ar močiem, gan pārlaist nakti hamokā, gan vienkārši zem krūma palikties. Ja? Jā. Bet, ja man gribās vai nu filmējot raidījumu, kas ir vairākas dienas un kas prasa, teiksim, kaut kādu koncentrēšanos uz darbu, un tas nozīmē vajadzētu gulēt kvalitatīvi, tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts noteikti ir izbraukt ar ģimeni ārā, aizvest viņus uz tām vietām, kuras man ļoti patīk pašam, ja? Bet tad nezaudējot šo te mājas sajūtu, ja? Iedomājies, ka sieva pati ir sakrāmējusi savas mīļākās dakšiņas, visas garšvieliņas, ja? Ka tas viss ir līdzi, ja? Un joprojām mēs varam iebraukt iekšā dziļi, skaisti, tādās diskrētās vietās, ja? Un visa ģimene kopā baudīt foršu piedzīvojumu. Tas ir tas brīdis, es domāju, kad manā dzīvē viņš ritīgi nostrādā uz 100 punktiem.